Mēs uzzinājām, cik liels būs kredītņēmēju atbalsts un kā to aprēķināt. Atbalstu saņems visi hipotekāro kredītu mājokļu ņēmēji, kuri to ir saņēmuši līdz 2023. gada 31. oktobrim, un kuru hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro. Nosakot kompensācijas apjomu uz ikmēneša bāzes, tiek aprēķinātas divas summas – 30% no aizņēmēju faktiski veiktiem procentu maksājumiem un 2% punktu slieksnis. Piemēram, ja tev aizdevums ir 50 000 eiro apmērā, tad atbalsta apmērs var variēt no 200 līdz 270 eiro. Otrais gadījums, ja tev aizdevums ir līdz 150 000 eiro, tad gaidāmais atbalsts var variēt no 630 eiro līdz 740 eiro. Līdz 10. februārim bankas vidā iesniegs informāciju par kredītņēmējiem, kam ir aprēķinātas kompensācijas. Pamatojoties uz sarakstu vid līdz 30. aprīlim pakāpeniski